Irina Skugorina strādāja kādā apsardzes uzņēmumā. Firmu likvidēja, taču uzņēmuma vadītāja Irina neatlaida, bet pārcēla strādāt citā uzņēmumā. Пришел бригадир и принес нам бумагу подписать, что мы типа увольняемся по собственному желанию и нас переводят в другую, по другим названиям типа фирму, но вы все остаетесь работать. А мы говорим, а почему по собственному желанию, если вы нас переводите, это же фирма, вы должны, значит, и нас перевести. Он сказал, нет, не волнуйтесь. Они так нам сделали, что мы как бы 3 месяца испытательным сроком. Ну, говорит, вы не волнуйтесь, это такое формальное, подписываете такой формальный договор, что вы все остаетесь, это не волнуйтесь, это так, как надо по закону. Irina jaunajā darba vietā nostrādāja gandrīz 3 mēnešus, jeb darba līgumā noteikto pārbaudas laiku. Позвонил бригадир и сказал, чтобы мы не выходили на работу, нас всех сократили. Но это было никакое сокращение, так как на наши места уже были взяты другие люди. Irina jau nākamajā dienā devās uz valsts darba inspekciju, kur viņai paskaidroja, ka ir pārkāptas viņas tiesības. Darba devējs vēlējās izmantot darba likuma punktu, kas pārbaudas laikā ļauj darba devējam uzteikt darbu tikai 3 dienas pirms atlaišanas. Diemžēl darba devēji šo likuma punktu nereti izmanto ļaunprātīgi. Bieži vien pārbaudas laikā nosaka zemāku atalgojumu, ir vieglāka atlaišanas procedūra un, līdz ar to ir iespēja vieglāk ar šo darbinieku manipulēt. Tomēr Irinas darba devējs nebija ņēmis vērā vienu šī punkta niansi. Skugorinas gadījums bija īpašs ar to, ka darba devējs vēlējās viņu atlaist vienkārši piezvanot pa telefonu. Un darba likums paredz, ka darba devējs darba attiecības var izbeigt tikai rakstveidā. Irinas izredzes uzvarēt tiesas prāvā ir lielas. Acīm redzot, to saprat arī darba devējs, jo vispirms vērsās pie viņas ar draudiem. Tad mēģināja rast излигум. Юрист пришел и стал просить, что типа давайте полюбовно разойдемся. А я говорю, как это полюбовно, когда вы мне звонили и угрожали, что вы нашу компашку всю разгоните. Viņas izredzes ir pozitīvs. Jautājums šajā gadījumā būs par darba devēja godaprātu un vēlmi šo strīdu atrisināt.